no vienas puses, protams, tas noteikti ir labāk, kad ir šis mājoklis pieder šim pašam, jo viņam visticamāk aug šī vērtība un zināmā mērā, ko veida kapitāls tas ir. Bet man patīk tas arī citāts par to, no kuras grāmatām bija, ka ir aktīvi un ir saistības, un tad jautājums, aktīvi ir tie, kas tev rada ienākumus, saistības ir tie, par kuriem tu maksā, mājoklis droši vien ir tā otrā kategorija. Tas tāds pirmais komentārs. Bet vispār bet ja mēs vēl, viens ir tas mājokļu jautājums. Tā kā, es teiktu, ka tā gluži par investīciju droši vien to neuztvertu, bet ja mēs skatāmies jau nekustamo īpašumu kā ieguldījumu, tad es arī piekristu, tas ir skatoties gan uz tā turīgo privātu personu datiem, aptauju datiem, ko mēs redzam. Tieši gadu atpakaļ analizēju, mums ir arī mūsu klientiem turīgiem, tā kā private banking aptaujas par to, kur viņi plāno ieguldīt nākamajā gadā. Un tad kopumā, vēsturiski ir bijis tā, ka gadu atpakaļ vēl vismaz bija tā, ka pirmajā vietā bija nekustamā īpašuma, un es salīdzināju, teiksim, tur pasaules tādiem, tā kā tur tādi Knight Frank pētījumi par turīgām privātpersonām, tad tur, ja tur mazāk kā trešdaļa plāno ieguldīt nekustamajā, tad mums tas bija kaut 45%. Bet atkal jau izmaiņa, es teiktu, ka droši vien labo pusi šogad jau tas procents bija 37%, un ko mēs redzējām, ka pirmajās vietās pirmo reizi bija ieguldījuma fondi, akcijas un obligācijas. Tā kā, tas arī mainās. Varbūt to ietekmē arī Eiribors un citi aspekti šobrīd, kas notiek pasaulē, bet tā tendence pamainījusies.